Čau visiem! Tie, kas skatījās manu vlogu daļu, tie redzēja, ka mums uzsniga baigais sniegs. Te bija reāli sasniedzis, turpat 18 cm un tam līdzīgi. Kā jūs redzat, man aiz muguras tagad vispār nekas vairs nav palicis. Tagad mums ir pa dienu 0, +4 un visu laiku lietas līst un smidzina un tam līdzīgi. Cik smieklīgi es jums cenšos kaut kādu Norvēģijas ziemas pārpalikumu parādīt. Tā viss domā, ka es ir policists, kas stāv augšā un ar radaru visu šauj. Tas ir viss, kas ir no ziemas palicis. Un par šito video man ideju iedeva viens cilvēciņš, kas man uzrakstīja e-pastā. Viņš bija salīdzinoši nesen pārcēlis uz Norvēģiju un tagad viņam ģimene atbrauc ciemos. Viņš nezina visas tās skaistās vietas apkārt un pat cik es tās ilgāk laiku. Viņš vienkārši man paprasīja, vai nevar atsūtīt kaut kādas smukākas vietas tepat rajonā. Pat cik es jau te dzīvo kaut kādu laiciņu, tad man, protams, jau ir sen jau atrasts vietiņas pa laikam, ka man izdodas kāds radz pierunāt, lai atbrauc ciemos, tad man jau ir sagatavots tāds mazais maršrutiņš. Šitai pusē jūs neatradīs fjordus, klintis un tam līdzīgi. Teiksim, šitas te pat neskaitās klinti. Priekš plakana Latvijas iedzīvotājiem atbraucot šeit, man ir sagatavots tāds maršrutiņš. Šoreiz es jums centīšos parādīt dažas no skaistajām vietām. Tad šitas video būs arī interesants visiem tiem, kas dzīvo pie Oslo, jo mēs ir tikai 100 km nost un var mierīgi atbraukt pa šoseju burtiski stundas braucienu attālumā. Ubā, Gerda! Teici gatavs! Beidzot! Paskatās, kur mēs jau pagaļ atbraukuši. Sanāk mēs 3 nedēļas, tagad bija Asgardstrand. Tepat blakām vienā smukā ciematiņā. Un tagad mēs jau pagaļ šitai rajonā. Pa 2 dienām mums jau sā 2 vannas istabas. It kā nav daudz, bet ir diezgan specifiski šitos projekti. Bet kas te pa skatu? Ej, tu nost. Man nav lielā kamera līdzi. Jūs redzat visas tās smukās jaunceltnes man aiz muguras. Tad ir viena neliela problēma. Viss būvniecības tirgus ir apstājies pilnīgi un galīgi Norvēģijā. Personīgi es zinu 3 firmas, ka pabeigsies lielie projekti, tad viņi ies visus permitēringu. Latvijas tas nozīmē bezdarbnieku. Ja jūs nezināt, es to jums oficiāli vēl pateiktu, ka Norvēģijā ir reāli lielā celtniecības krīze. Tie, kas tagad taisās braukt uz Norvēģiju, es jums iesaku 3 reizes padomāt. Kā es visu laiku saku, es dzīvo Vestfoldā, tas ir viens rajons, vai ne, varbūt tur ziemeļos ir savādāk, bet pa lielam ir tā, ka šitai galā, ja es pareizi sapratu, tad tikai mūsu rajonā Vestfoldā ir kaut kāds gandrīz jau 100 firmas, kas ir aizgājuši uz bankrotu. Protams, ieņem vērā fakts, ka šitai arī jebkurš bezmaz darba busīši var būt atsevišķi maz firmiņi, kur strādā reāli tikai 1 vai 2 cilvēki, bet tik un tā fakts kā tāds, ka firmas iet uz bankrotu viena pēc otras un tādas firmas, kas ir tur arī 10-15 gadu pieredze, tās arī te sprāks tā kā mušs, jo bija tas celtniecības bums un tad visi pieņēma darbā, tur pārpirkt cilvēkus un cīnījās. Tagad es zinu diezgan daudz cilvēks, kas kvalitatīvi strādnieki, bet viņiem jau, ja vēl nav bezdarbs, viņiem spīd. Smuki tie bagātie cilvēki te dzīvo, ne? Tā kā jā, Norvēģijā reāli ir krīze. Vismaz celtniecības jomā ir nopietna krīze. Protams, lielākai daļai krīze asociēs ar lielām problēmām, bet citi vienmēr saka, ka krīze iespēja laiks attīstīties. Un kā jūs pārsvarā redz, mums ir ļoti daudz pensionāru klientu. Cerams, ka mums tā krīze ies garām, bet jā, jauna firma atvērt un viss risks, kas ar to saistīt šitādā krīzes laikā, dzīvos redzēs. Tas nebija es. Kāds kaut ko izdarīt, bet labi, ka tas nebija es. Lifts bija atslēgts, ķipa ieiet kājām, tikko mēs saģērbas pēc 3 minūtēm, burtiski jau visi beidzies. Kas ir pa nelaimi? Kristīne sačakarējās izmēriem. Īstenībā es viņas baigi nevainoju, jo tā kā viņi mērīja, nebija uzlikts kā viņš saucās, ūdens aizsargkārtai. Nebija uzlikts ne liteks, ne flīze. Viņi mērīja un viņi pierakstīja piezīmēs, ka noņem flīzi nost, bet viņi bija ātri jāsteidzas, lai paspētu uztaisīt, un viņi aizsūtīja uz Vāciju, nenoņemot flīzi. Tā kā mums mēbeli sanāk 6 cm pa lieli. Pieši tai viegli apzāģēt, bet man ir šitās atvilknes jāpārtājas. Man vajag gan maliņu,
Protams, arī izjaukt visu pilnībā, iefrēzēt šitos te mehānismus viss iekšā. Nepārāk patīkams darbs, kur jābūt ļoti precīzam, jo viņš arī zina, ka viņš pasūta labāko, tāpēc viņš arī pa katru sīkumiņu piesienās. Īstenībā viss virtuvi principā pabeigt. Man ir vienīgais, kas atlicis ielikt iekšā to plīti, jo parasti visām šitām cepeškrāsnīm ir kaut kā 3-4 centi augšā brīva, ne? Bet šitas Bore, tas traki dārgais pribors, jo viņš maksā 5000 eiriku, tam izrādās līdz pēdējiem milimetram viss augšā aizpildīts. Un pat tie leņķīši, kas ielikt, jo varbūt jūs slikti redz, bet un šitie augšā ir mikroviļņu krāsni. Leņķītis, kas reāli aizņem 1,5 milimetra, tas pat ir pa daudz. Viņam ir tik precīzi viss uztaisīts, ka man tas leņķītis sanāk jāiefrēzē tagad iekšā virtuvē, lai vispār var iedabūt iekšā to aparātu. Bore ir pa 2 jāceļ iekš, jo viens viņu reāli nevar iedabūt. Izmērs jau ir pats pa sevi stulbs, un plus vēl viņš ir diezgan smags, tur gandrīz 50 kilo, tas draņķis arī vēl man jāizdara. Bija plānots 2 dienas, bet tagad izskatās, ka rīt vēl līdz pusdienu laikam mēs te arī tusēsim. Un jā, man diemžēl neizdevās uzfilmēt, jo tajā dienā man bija citur jābūt. Nu šitādi viņiem tā kā kaut kāda keramika, tas nav akmens, tas ir kaut kas mākslīgs, bet tāds baigi inčīgais raksts, es ceru, ka jūs kaut ko redzat. Bet nu, tā kā būs ielikt grīdi, jo izrādās man te viens pasūtījums izkrit, un es viņiem palīdzēs te grīdi arī likt iekšā. Un tad jau mēs novāks visus nost, un te varēs smuks kadrs uztaisīt jums. Mēs ar ģimeni cenšās kaut kur vismaz reiz 2 nedēļās, varbūt pat citreiz biežāk izbraukt kaut kādu, pieņemsim 100-200 km rādījus ap mūsu māju. Tāpēc šitas plakanais rajons ir principā izpētīt, bet tik un tā mēs ik pa laikam atrod kaut kādas jaunas foršas vietiņas, kur pastaigāties un izbaudīt apkārtējo vidi. Un maziņi atsauks, un šitās nebūs tās vietas, ko jūs parasti redzat. Ne tur milzīgie ūdenskritumi, ne baigie superfjordi, nekas tam līdzīgs. Vienīgais, kas vilks uz tāda Eiropas līmeņa apskats objekta, ir ciematiņš Rjukan, un turpat blakām augšā ir Gaustotopen. Bet par to jau es sīkāk pastāstīšu vēlāk. Šīs viss ir tādas ikdienas vietiņas, kur var aizbraukt, vai ne? Tāpēc es neticu, ka kāds no Latvijas speciāli uz viņām brauks, jo tomēr, ja tu tērē lielu naudu un brauc uz Norvēģiju, tad tu droši vien gribēs apskatīt tos pašus fjordus iespaidīgos un klints. Šitas viss apskats vairāk ir šitai garlaicīgajai Norvēģijas galā. Tik un tā ir daudz interesantas vietas, ko redzēt. Un jā, šito visu es ierakstu no darba vietas, darba laikā, tāpēc, ka šī ir vienīgais gaišais diennakts laiks, un man ir baigi daudz darba, bet tik un tā es gribu jums parādīt kaut ko interesantu. Ko? Kā tie darbdiena noslēgusies? Hei! Mums veicas. No, you're kidding. Zināju, ka ātrāk jātinās mājās, bļājas. Iet lejā un taču man linijā pasaka, tu nevar palīdzēt mums vīnskapu nu pat atvērt. Un te durvis ir uztaisīts pēc izmēra, bet kāds ģeniāls cilvēks ir nolicis to durvi attaisāmo kājiņu uz leju un burtiski 1,5 centimetrs pietrūks. Nāksies kaut kā iedabūt to vīnskapu priekšā. Kāda man dzīve? Just the way I'm cabinet. Tada! Herregud, tack Gud för att jag missade den. The gang is back. Man gultens baig skan visu laiku, un tas ir sarunāts nomainīt, tā kā rīt man mašīna nebūs. Tāpēc man šodien ātri jāsavāc materiāli, lai rīt tikko darītu. Bet ne par to ir runa. Runa ir par to, ka man burtiski 3 minūtes no mājām ir šitāda šoseja. Visur citur Norvēģijā braukt maksimāli 80 km/h. Nu, tur ir, protams, kaut kādi izņēmumi, bet pārsvarā visi ceļi ir 80 km/h. Tāpēc, ka viņi ir šauri un tam līdzīgi. Un šosejas ir vienīgās vietas, kur tu vari uz 110 braukt. Šosejas iet pārsvarā tur pa ārējām malām, tāpēc, ka tās ir plus mīnus tur līdzenāks un visi cilvēki pārsvarā dzīvo gar krastmalu. Varbūt nav pat romantiskākā vieta, kur dzīvot, vai ne? Bet tai pašā laikā ir super ērti. Un tā kā mēs dodamies ar ģimeni kaut kādos izbraucienos, tad
Protams, tur, kur iet šosei, tur mēs ir bijuši tālāk, jo ja tu nebrauks pa šosei, tad tu burtiski, tagad mēs brauc uz vienu mazu ciematiņu, bija tikai 260 km, bet jābrauc 4 stundas. Ja tev ir šosei, vai ne, tu vari uz 110 mierīgi braukt, pat uz 115 neviens tev neko neteikt, un tu vari daudz tālāk aizbraukt. Un pat cik šosei iet pa piekrastu, tad arī visas mazās smukās glezdainās pilsētiņas principā nav baigi tālu no tās šosejas. Viena no tādām pilsētiņām ir Krāgero. Tā kā mēs bija Krāgero, tad vēl man nebija prātā YouTube, tāpēc tur ir bišķiņi savādāk, bet tik un tā tas jums parādīs to atmosfēru, kas tur bija. Tagad pārējām tagad uz Krāgero un paskatāmies, kā tur izskatās. Un jāsaka godīgi, Krāgero bija baigais atklājums man personīgi. Jo tā paskatoties kartē, kārtējais mazais ciematiņš, tur tikai 10 000 cilvēku, tāda mazpilsētiņa, vai ne? Bet aizbraucot uz vietas, tā atmosfēra vienkārši ļoti iespaidoja. It kā viņi ir vecas, šauras ieliņas, bet tur tā atmosfēra bija tik superīga. Mums jau paveicās ar laikapstākļiem, bija ritīgi silts. Un ejot pa turienu, tā vien likās, ka tā ir kaut kāda Norvēģi Venēcija, jo tur ir tik daudz laivas, un ja paskatās kartē, tad tur apkārt ir kaudze salām, kur ir tās vasaras mājiņas Norvēģiem sacelts, un burtiski savādāk tur nemaz nevar pārvietoties. Un tad tur ir, kā jūs redzat šitais kadros, tur laivas jūs katru stūru, nevis tikai tā, ka tur 1 vai 2 cilvēciņi braukā, bet tur ir reāls jau trafiks ar laivām. Un viens no foršākajiem pārsteigumiem tur bija, ka tur ir publiskais baseins. Tur ir tāda maza saliņa, kur ir dabīgi izveidots baseins un vienkārši aizbetonēts siet un vienkārši superīgi izskatās tā kā dārgos kurortos. Un viņš speciāli uztaisīts sekls, lai sīkiem var peldēties, paši turpat blakām var iet jūrā peldēties. Es ceru, ka man izdodas parādīt to atmosfēru, jo tur vienkārši bija tik superīgi, mēs tur gribēja ilgāk palikt. Tā kā Krāgero viennozīmīgi ir viena no tām vietiņām, kuri jābrauc uz vairākām dienām. Ko? Prieks sadarboties ar profesionāļiem. Viņi visus uz milimetriem, visus iestum. Lai arī es nebiju izvācis tā kā vajag, viņi vienkārši paši ieliec iekšā, visu sakārtoja. Tā kā, jā, ritīgi krut. Liekas, ir pēdējais laiks uztaisīt plaukt, ja nevar šitādā bardakā nevar strādāt. Un ja tu esi Larvikā, tad droši vien tu jau zini šito prikolīgo vietu. Tas izsalts, tad ir kas jāizdara. Tagad maziem bērniem vēl piesakt acis. Edz, uzspies šito, kas tur ir rakstīts. Tā ir tāda leģendāra vieta, vismaz latviešiem leģendāra vieta. Japš kebab. Paskatās man aiz muguras. Tas uzraksts svinīt to vērs, lai te nopirk kaut ko. Testa pirkums uztaisīts. Smuki tīri vietiņi, parunājā pārdevēji. Izrādās tas ir bijis pakistāniešu īpašnieks pirms tam. Un viņam ir bijis, cik es sapratu, uzvārds. Jā, un tagad viņi turki pārņēmuši, bet smuki izremontēts, garšo labi. Turpat acis priekšā visu pagatavo, nav nekāda tur vecas šitie sastāvdaļas. Tā kā var atbraukt tik pa laikam kaut ko bišķiņiem. Jūs sapratu. Nu ko? Japš kebab? Ir labāks un lētāks nekā mūsu vietie kebab. Tur var braukt un ēst. Un atgriežamies pie temata par to, kur ceļot vietējā mērogā šajā pusē. Un viens no tuvākajiem galvmērķiem ir Verdensende. Lai aizbraukt uz turieni, jābrauc pāri 2 salām, un tur ir brīnišķīgs skats. Turpat blakām arī ir Toras Fort, tāda interesanta vieta, kur Klintīs izkalta armijas bāze, ko var apskatīt tūmā. Vēl turpat blakām arī ir maz foršu zvejnieku pilsētiņu, kur var izbaudīt Norvēģu arhitektūru. Verdensende, jeb latviski pasaules mala. Turistiem un arī vietējiem ļoti forši vietiņi, daudz vietas, kur pastaigāties. Un šeit ir uzstādīta rajona ikoniskākā bāka, tā ir vecā stila, vēl malku kurināmā, viņa 1934. gadā atrestaurēta un nolikt šeit. Un šeit jūs ļoti labi var redzēt, kā ledus laikmetā ledum slīdot ir
klintis noslīpēts, apaļas, gludas, izskatās, kā kāds viņas būtu mils smilšpapīru tur apslīpējis. Šeit ir ļoti populāra turistu vieta, jo te ir ļoti daudz labu skatu. Un šī arī viena no labākām vietām, kur vērot vētru, tāpēc, ka te viļņi pa taisno uz klintiem sitās, un tu tur reāli tuvu var apskatīties un izbaudīt. Piemēram, kā šitai kadrā es pat dabūju slapts biks. Un nākamā vietiņa ir pavisam tuvu Oslo, tikai 35 minūšu brauciena attālumā. Ir tāda pilsēta Drobak. Tur pats pa sevi jau interesanti pastaigāties. Turpat ir akvārijas un vēl visāds cits izklaides, bet man kā militārās vēstures entuziastam tur ir interesanta sala Oskaborga. Uz tās salas ir vecs cietoksnis, nopērkot biļeti ap prāmu var tur aizbraukt. Turpat pa sevi smuki saliņi, kur var tagad pastaigāties apkārt. Tur ir muzejs, tur ir superīgs piknika vietas, bet kas man visvairāk patīk, tur ir lielgabala. Daudz lielgabalu. Tā ir priekš Norvēģijas nozīmīga vieta, jo no turienes, ka vācieši iebruka Otrā pasaules karā, nogremdēja pirmo kuģi ar karavīriem, un tāpēc tur ir daudz interesantu stāstu. Un šobrīd tur ir izlikt arī visi sādi modeļi lielgabaliem un arī torpēds redzams. Un kas bija pats foršākais, tur neviens tev neskatās uz nagiem. Tur var burtiski aiziet un pārbaudīt pats ar savām rokām, paraustīt kloķīšus un izbaudīt visu to. Tā kā mēs, tur bija arī vairāk atvērti bunkuri, kur var paskatīties, pat bez norādēm aiziet paši pameklēt, varbūt vēl kādu bunkuru var atrast. Tā kā vietiņa interesanti un it sevišķi, ja jums ir radi no Latvijas, tad viņi nebūs arī prāmī droši vien braukuši un arī pastaigāties pa salu. Fjordu vidū arī varētu būt interesanti. Tur daudz džeki arī brauc copēt, es gan nezinu, cik tas ir likumīgi un pieklājīgi, bet tā viņi dara. Un ja apvieno Oskaborgu un Drobaku, tad tur viennozīmīgi visu dienu ko darīt. Var izstaigāties no sākuma pa salu, paskatīties, un tā kā sievām ir apnicis, tad var aizbraukt apakaļ uz pilsētu, pēst un aiziet kaut uz to pašu akvāriju. Tā kā šitie viennozīmīgi visai ģimenei būs ko darīt. Bet no šitās vietas var doties diezgan daudz kur. Pieņemsim, ja jūs Oslo caur to Drobaku, pēc tam jūs var aizbraukt uz Moss, ap prāmu pārbraukt pār līdz Hortenai, pa ceļam redzēt arī to cietumu salu. No tāluma prāmu braucot, tik un tā apskatīt, kā viņi cietumnieki dzīvo. Kas man patīk pie Holmestrandes cilvēkiem parādīt, kā klintī iekalt iekšā ir vesela vilciena stacija. Un tā pa piekrastes ceļu braukt augšā līdz pat pašai Dramenai, jo tur var pa fjorda krastu diezgan interesanti paskatīties, kā tās klintis jūra. Un pēc tam uzreiz Dramenā ir militārā bāze Spirālen, lai tiktu uz kalnu augšā pa spirālu veidu ceļu, burtiski 5 minūtes kreisais pagrieziens visu laiku tikai uz augšu brauc. Un skats augšai labs un arī nebūs neviens aizelsies, jo burtiski no mašīnas jānoiet 200 metru, lai apskatītu visu Drameni. Bet kur man personīgi visvairāk patīk pa veco E18 aizbraukt gandrīz līdz Honefossei. Un tur ir tāds smuka vietiņa, Kogens Utsikt, jeb karaļa skata punkts. Tur ir tāda maziņa pastaiga, un tad var redzēt visu Honefossu, bet tas skats tur patiešām ir ķēniņ cienīgs. Un, ja jums paveicās, ka brauc augšā, tur arī paraplanieristi bieži vien lido, jo tas ir diezgan stāvs kalns, un tur ir labs gaisa strāvs. Un nākamā vieta ir daudz interesantāk, ja jūs bišķiņi zina faktus par to vietu. Tas ir tāds mazs ciematiņš Rjukan, un viņš ir izvietots ielejā starp diviem ļoti stāviem kalniem. Un pa ziemu saule iegriežas tā, ciematu saule vispār netiek līdz ciematam. Kā jūs jau var redzēt šitai skatā no augšas, kalna grēda met baigi lielo ēnu, un pat cik tie kalni augsti, tā ēna principā pa ziemu visu laiku tur ir tumšs. Tur ir tik tumšs un tik depresīvi pa ziemu, ka cilvēki pat uztaisīja augšā vienā kalna pusē spoguļus, kas automātiski griežās līdz saulei ar tādu aprēķinu, lai tie spoguļi atcerot gaismu uz pilsētas centra. Tad vismaz pilsētas centrā būtu saules gaisma, vai ne? Tur pilsētas galvenais laukumiņš, un tas parasti pa ziemī izgaismots ar spoguļiem. Diemžēl tas viņiem pāris gadus apakaļ zaplīsa, bet fakts, ka tāds ir ļoti interesants. Un braukt uz šito ciematiņu jau ir tīri interesanti kā šoferim, jo tu brauc caur visādiem tuneļiem, augšā lejā, tur serpentīni diezgan stāvi, skati ir iespaidīgi un tā tālāk.
Un vienā ciematiņa galā ir elektrostacija un muzejs no elektrostacijas. Viņš tiks uzspridzināts Otrā pasaules karā, tur ir jāpaskatās, tur ir baigi interesanti vēsture, par to vien varētu uztaisīt atsevišķu video. To uzspridzināto daļu atstājuši redzamu, viņi ir apcēluši apkārt muzeju tai vietai, un tur ir ļoti interesanti apskatīties. Un lejā tur ir diezgan dziļa aiza, un pāri iet tā kā Vanšu tilts. Ļoti skaists vieta, pat ja jūs negribat kāpt augšā kalnā, iesaku paskatīties, tur ir diezgan iespaidīgi. Un pavasar turpat ar gumiju vēl lekt lejā no tā tiltiņa, tā kā ritīgi forša vietiņa. Un turpat augšā kalnā, burtiski kaut kādu 10 km braucienā mašīna, var uzbraukt augšā Gaustetopeni. Gaustetopeni šai Norvēģijas daļā viena no augstākajām kalnu grēdām. Pats Gaustetopeni ir 1880 metri, bet man tā liekas var uzbraukt līdz 1400 vai 1500 metriem augšā. Tad pārsvarā visi iet haikā augšā līdz pašam Gaustetopeni. Bet īstenībā, ko liela daļa nezinu, viņi uziet augšā, tur ir tā vecā militārā, kas viņu novērošanas stacija, kaut kas tam līdzīgs. Bet daudzi mēs nezinu, ka tas nav pats tops, vai ne? Tā nav pati virsotne. Līdz virsotnē īstenībā jāiet vēl garām visai tai ēkai un jākāp vēl kaut kādi 300-400 metri. Bet skati no šejienes ir vienkārši superīgi, jo šī augstākā virsotne šitai pusē un skaidrā dienā var redzēt pat vienu sasdaļu no visas Norvēģijas. Protams, ar neapbruņot acis jūs tur baigi daudz neko neredzēs, bet tik un tā tie skati vienkārši superīgi. Un ja jums negribas kāpt lejā vai arī kaut kāds fizisks problēmas ir, tad tur iekšā ir izbūvēti divi speciāli, kā viņi saucās, funikalieri vai speciāli vilcieni. Vietēji viņi sauc pa melleni un zemeni, tāpēc, ka viens ir sarkans un viens ir zils. Uzbūvēts speciāli šitai vietai, jo lai tu apsēstos taisni, tur sanāk gandrīz 45 grādos tas pats vilcieniņš uztaisīts. Un ar trosēm velkās augšā lejā un reāli foršs piedzīvojums. Ja es pareizi atceros, mēs kā ģimene samaksāja kaut kādu 70 eiro, kaut kas tam līdzīgs bija. Bet, tā ir vienreizēja pieredze, tāpēc pilnīgi forši. Bet arī braucot uz šejienu, tu nekad nezini, kā būs, jo pilnīgi vienalga kādi laika apstākļi. Aizbraucot, tur var gadīties, ka ir mākoņi, un te jūs vispār burtiski neko neredzat, tā kā manā brāl bija. Vai arī jūs var braukt apkārt, ir lietains laiks, un var gadīties, ka vējš lokāli aizpūc visu projām, un te jums ir vēl foršāk, ka jūs redzat, ka mākoņi sāk nākt pie jums. Bet pirms jūs brauc apskatīt Gaustetopeni un Rjukan, viņiem mājaslapa ir, tur ir cenas un tur ir galvenais webkameras, tā kā jūs online redzēt, vai šodien vispār ir jēga braukt uz turienu vai nav. Kad es sāktu aiziet šito video, es biju nobriedis jums parādīt 15 vietas, bet tāpat jau sanāk diezgan gara, tā kā ja jums būs interese, es uztaisīšu vēl kādu līdzīgu video, un līdz ar to šitā sērija arī noslēgusies. Kā vienmēr, ja tev patīk, uzspied laiku, ja tu gribi redzēt vairāk līdzīgas video, tad uzspied abonēt, tad tev vienkārši YouTube laicīgi parādīs, ka man ir kāds jauns video. Un tiekamies nākamos piedzīvojumos.